Bet širādu rāmīti, tā kā televizoru vietā. Un vakarā vienkārši skaties visu vakaru uz bitītēm. Vai viņām ārā jābūt? Tā sedziņa, kāpēc tur diez ir uzlikta? Tā sedziņa ir, lai siltāk viņām? Tad, kad spīd, tad saule nespīd. Jā. Tad, kad spīd spožā saule, viņš nekarst, ja? Lai nekārst. Nu jā, kad spīd spoža saule, viņš uzkarst. Es vienreiz biju aizmirsusi, vaļā un saule jau iet, viņi griežās, Silts. vai ne? Un bites man visas bija lejā sakratušas, jau vaskas kūsta. Es nozīmē bija 60 grādi. Ak, Dievs! Pie 60 grādiem kūst. Vienkārši es sargāju, es jau viņas pēc tam lieku atpakaļ stopā. Viņas izbraukumā ir, ja, tā kā? Jā, viņas ir kā ekskursijā, un viņas veic mācību Turciju. Ko viņas mācās? Bet pieaugušie pavalks vēl vairāk patukstējuši. Nav. Esat redzējuši višķu stropu kā tādu? Jā. Tad zināt, ka tie ir pēru aizvākojumi. Šeit ir medus aizvākojums. Medum ir vaska vāciņš. Pēriem ir tāds vāciņš, kurš elpo, kurš vairs gājuši cauri, jo tur ir bitīts jaunā saule. Un re, ka tas zeltenais, kas te ir no šīs pusītes labāk. Tur bites salikuši jauno ziedputekšņus jaunos, ko redzēt zeltens tāds. Un fermentācijas procesā. Šitas ir no stropa izņemts vienkārši, ja? Jā, bitēm. Viss tagad notiek procesā. Sapratu. Un tur veidojas bišu maizīte. Fermentētas iepatiekšana bišu maizīte.